Nu, interesanti par Annu Rūmanu ķēniņu. Es līdz šim pilnīgi neko nezināju. Vispār nezināju par tādu cilvēku eksistenci, bet kad es sāku interesēties, tad es varēju tikai novērtēt kādu milzīgu darbu un ietekmi Latvijas vārda nešana pasaulē viņa ir izdarījusi. Tā kā tas spēcīga enerģija, ja, un tā pārliecība, un arī ņemot vērā to, ka viņa bija tā laika izglītotākā sieviete arī, ja, ar šī milzīgā kapacitāte, ja, kāda viņa darbojās Latvijas labā, ja, tas man atstāja milzīgu iespēju. Tāpēc man darba nosaukums ir Svabodais gars ar to milzīgo enerģiju, ko viņš var izdarīt, nu, tā laika un apstākļu ietvaros. Ja. Pēdējo gadu laikā es esmu tiekusies pēc iespēja minimāli izteiksmes līdzekļiem, minimāliem, un arī tas ir diktējis arī atteikties no visa liekā, ja, tā kā, un fokusēties tikai uz to ideju, ko es esmu vēlējusies pateikt, ar tiem nedaudziem izteiksmes līdzekļiem, kas ir manā rīcībā. Ja. Tā kā es ceru, ka nebūs ne pārāk sarežģīti klausīties, nedz arī spēlēt, bet lai tā ideja būtu skaidra. Es esmu līdz šim tikai klausījusies Kvartetu kvadru, un man nav bijusi iespēja sadarboties. Šī ir pirmā iespēja, un, protams, es ar nepacietību gaidu mūsu kopējo radošo sadarbību.